Jā, labdien, labdien, cienījamās dāmas, godātie kungi. Tātad Ieva Vērzemniece, Finanšu institūcija Altuma, un šodien es savā prezentācijā pastāstīšu nedaudz detalizētāk par daudzdzīvokļu māju renovācijas programmu ar Eiropas Savienības atbalstu. Tātad 10 soļi, kā no mājas idejas par to, ka vajadzētu renovēt māju, līdz parakstītam līgumam par Eiropas Savienības atbalstu. Nedaudz pirms mēs sākam soļot šos 10 soļus, par rīcībām es nedaudz pastāstīšu jums par programmas nosacījumiem. Šobrīd daudzdzīvokļu māju renovācijas programmas finansējums ir 57 miljoni eiro, un ir plānots, ka atbalstu šīs programmas ietvaros saņems apmēram 170 daudzdzīvokļu mājas. Programma ir atvērta no pagājušā gada 8. decembra, un šo brīdi Altuma ir izsniedzis rezervācijas atzinumus 15 daudzdzīvokļu mājām par kopējo finansējumu 7 miljoni eiro. Tātad, ja ir jautājums, vai ir vērts šobrīd domāt un uzsākt projekta realizāciju, noteikti saku jā. Termiņš projekta īstenošanai, pabeigšanai 2026. gada 31. marts, tātad ir pilns nākamais gads, 24. gads, 25. gads, tad tuvāko 2 gadu laikā šie projekti ir jāpabeidz. Projekta mērķis ir sasniegt ne mazāk kā 30% primārās enerģijas ietaupījumu, un uz katriem projekta attiecināmo izmaksu 5000 eiro ir jāsasniedz primārās enerģijas ietaupījums 1 megavatstunda gadā. Uz kādu atbalstu var māja pretendēt, realizējot šo projektu, renovācijas projektu šajā programmā? Tātad kopējais atbalsta apjoms ir 49% no projekta attiecināmajām izmaksām. Attiecināmās izmaksas ir tās izmaksas, kas ir tiešā veidā saistītas ar energoefektivitātes paaugstināšanu konkrētajā mājā. Šos 49% pēc projekta pabeigšanas māja saņem kapitāla atlaides veidā, kas tiek izmaksāta pēc projekta īstenošanas un šī mērķa sasniegšanas, samazinot daļēji vai vispār dzēšot saņemto aizdevumu, kas ir ņemts kredītiestādei vai Altumā. Atbalsts tehniskās dokumentācijas sagatavošanai arī ir pieejams šīs programmas ietvaros, un tā apmērs ir ne vairāk kā 10 000 eiro. Šīs programmas ietvaros, diemžēl, pievienotās vērtības nodoklis nav attiecināmā izmaksa, līdz ar to ir grūti iedomāties tādu situāciju, kad projekts saņem šos 49% kā kapitāla atlaidi. Tad tas vidējais atbalsts, ko programmas ietvaros saņem māja, ir apmēram šie 40% no kopējām investīciju apmēra. Vēl par programmas nosacījumiem. Ir svarīgi, kad māja ir reģistrēta kadastrā informācijas sistēmā un tajā ir vismaz 3 dzīvokļi. Tātad jebkura māja, daudzdzīvokļu māja Latvijā, jebkurā vietā, jebkurā reģionā, jebkurā pilsētā vai novadā var pretendēt uz šīs programmas atbalsta saņemšanu, ja tajā ir vismaz 3 dzīvojamo telpu grupas, tātad 3 dzīvokļi. Ja vienā adresē ir vairākas mājas, pieteikums ir jāraksta par katru māju atsevišķi. Ļoti svarīgs nosacījums ir tas, kad mājas parādsaistība apjoms, kas saistīts ar dzīvokļu īpašumu lietošanu, ir mazāks par 10% no šo pakalpojumu rēķinu summas pēdējo 12 mēnešu laikā. Tātad mājā nedrīkst būt kavēti maksājumi pēdējo 12 mēnešu laikā vairāk kā 10% no kopējiem izrakstītiem rēķiniem. Māju šajā programmā pārstāv pilnvarotā persona, kas ir juridiska persona, kuru pilnvarojuši dzīvokļu īpašnieki. Vairumā gadījumu šī pilnvarotā persona ir biedrība, dzīvokļu īpašnieku dibināta biedrība, vai arī dzīvokļu īpašnieki ir pilnvarojuši savu apsaimniekotāju kļūt par pilnvaroto personu programmā. Arī projekta vadītājs var būt šajā programmā, piemēram, ja māju realizē biedrība un biedrība pieņem projekta realizācijā darbā šādu projektu vadītāju, kurš ir galvenais koordinators visām rīcībām, tā skaitā komunikācija ar Altumu, pilnvaroto personu un pakalpojumu sniedzējiem. Šim projektu vadītājiem ir jābūt juridiskai personai un būtiski piezīmēt arī to, ka projekta vadības izmaksas var būt attiecināmas un iekļautas šajā kopējā projekta tāmē. Ja mājā kāds dzīvokļu īpašnieks izmanto saimnieciskai darbībai,
Tas nenozīmē to, ka šī māja nedrīkst pieteikties programmā. Tieši otrādi, tieši drīkst, bet jāņem vērā, ka šajos gadījumos mājai būs nepieciešams aizpildīt papildus pieteikumus un iesniegumus. Ja māja atrodas Natura 2000 teritorijā, atkal nedaudz vairāk dokumentu ir jāsaskaņo un jānodrošina atbilstība valsts vides dienesta prasībām. Un pēdējais, bet nemaz svarīgākais, būtiskais, ko es vēlētos pateikt, kad projekta realizācijai, tātad, kā es iepriekš arī teicu, var saņemt šos 49% kapitāla atlaidi, bet sākotnēji, lai projektu norealizētu, ir jāsaņem aizdevums. Un Altum ir noslēdzis sadarbības līgums ar 3 bankām Latvijā par šīs programmas realizāciju un finansēšanu. Un tā ir Svetbanka, SEB banka un Citadele. Ja ir saņemts kaut viens atteikums no kādas no šīm bankām, tad finansētāja vietā var stāties Altum. Iespējams, ka daudz no jums jau ir apskatījušies intereses pēc Altum mājaslapu, kurā mēs pakāpeniski arvien vairāk ievietojam informāciju par to, kā sagatavot pieteikumu programmai, kas ir jāņem vērā. Tāpat arī mājaslapā ir atrodama virkne dokumentu projekta versijā, kā piemēram kopsapulces protokoli, aptaujas protokoli un dažādi citi dokumenti. Mēs esam šo procesu no idejas līdz pabeigtam projektam un saņemtam atbalstam sadalījuši 12 soļos. Šodien es runāšu no 1. līdz 10. solim, bet zem šī katra soļa mājaslapā, ja jūs uzspiedīsiet, redzēsiet, tur ir virkne dažādu dokumentāciju, ieteikumu, vadlīniju dokumenti, tāpat arī atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem. Tā kā noteikti, gatavojot projektu dokumentāciju, paskatieties šo soļu karti. Nu, tad es tagad ķeršos klāt šiem 10 soļiem. Un pirmais solis ir tas pirmais un, manuprāt, tas pats nozīmīgākais solis vispār šajā soļu kartē ir šī vienošanās par dalību programmā. Dzīvokļu īpašniekiem ir jāsasauc apspriede, kopsapulce vai aptauja jāorganizē, kurā dzīvokļu īpašnieki vienojās par dalību programmā, par pilnvarojumu, pilnvarojot pilnvaroto personu, kas tad attiecīgi koordinēs un darbosies šī projekta sagatavošanā, kā arī dzīvokļu īpašniekiem ir jāuzsāk energo audita izstrāde. Altum mājaslapā ir redzami šie dzīvokļu īpašnieku lēmumu paraugi, līdz ar to es aicinu tos izmantot. Vēl viena būtiska lieta, ko es vēlējos piebilst šeit, ja nu gadījumā kāda māja iepriekšējā programmā, kas tika finansēta no Eiropas Reģionālās attīstības fonda un kuras realizācija beidzas šajā gadā, ja ir kāda māja, kura vecajā programmā bija plānojusi dalību, bet dažādu iemeslu dēļ projekts netika uzsākts, bet dzīvokļu īpašnieku ir lēmuši, tad šis lēmums pirmais ir derīgs arī šai jaunajai programmai. Ja? Tā kā to noteikti ņemiet vērā, un jums nav, ja jums ir energo audita izstrādāts, jums ir pilnvarotā persona, un tur nekas nemainās, jums nav jāsasauc atkal šī kopsapulce un jālemj. Vēl viens būtisks aspekts, ko es vēlējos, tad lēmums ir spēkā, tad, ja mājā dzīvokļu īpašnieki ir lēmuši par šā projekta realizāciju un dalību programmā ar 50+1 balsi. Tātad atbilstoši dzīvokļu īpašnieku likumam. Otrais solis. Tehniskās dokumentācijas izstrāde. Šeit atkal, kā es jau iepriekš minēju, lūdzu, esiet tik laipni un paveraties Altum mājaslapā, ieskatieties tur ir ļoti daudz dažādu dokumentāciju un pa soļiem ir sarakstīts, kas ir jādara un kādu dokumentu paraugi, tāmju veidlapas ir jāizmanto. Iziesim cauri varbūt tai būtiskākajai dokumentācijai, ko mēs prasam programmas ietvaros iesniegt Altumā, lai mēs varētu izsniegt šo sākotnējo atzinumu projekta realizācijai. Vēlreiz es vēlos norādīt arī to, ka prasības attiecībā uz dokumentācijas iesniegšanu ir noteiktas ministra kabineta noteikumos
par šo programmu, ko ir izstrādājusi ekonomikas ministrija. Tātad tehniskās dokumentācija, kādi dokumenti ir nepieciešami. BIS reģistrēts ēkas energosertifikāts, ko izstrādājis neatkarīgs eksperts ēku energoefektivitātes jomā. Ja ēkas energosertifikāts ir izstrādāts līdz 2021. gada 15. aprīlim, nav jāizstrādā par jaunu šis ēkas energosertifikāts, bet ir nepieciešams izstrādāt tātad pārēķinu, šī ēkas energosertifikāta pārēķinu. Nav uzreiz jāizstrādā pēc jaunās normatīvās bāzes. Tālāk noteikti ir jāpārliecinās, ka BISā ir reģistrēts ēkas pagaidus energosertifikāts un ir izstrādāts pārkaršanas risku izvērtējums. Vēlreiz ir tas, jums šis energosertifikāti ne pagaidu, ne ēkas pagaidu certifikāts nav jāiesniedz Altumā. Ja viņš ir reģistrēts BISā, viņš tur arī paliek. Bet pieteikumā noteikti pārliecināties, ka šie dati, kas ir redzami BISā reģistrētiem energosertifikātiem, atbilst pieteikumā norādītajiem datiem. Tālāk mums ir svarīgi, ka mēs saņemam būv speciālisti sagatavot tehnisko apsakošanas atzinumu un tālāk jau projektēšana. Vēlreiz, ja tātad projekta dokumentācija nav jāiesniedz Altumā, ja dokumentācija ir pieejama BIS sistēmā. Jā, tas būtu šeit tā svarīgākais, ko es vēlējos minēt attiecībā uz tehniskās dokumentācijas izstrādi. Jā, ļoti būtisks aspekts ir kontroltāme ar izdalītām attiecināmām citu pasākumu un neatiecināmām izmaksām. Aicinu to veidot, to kontroltāmu veidot atbilstoši Altuma tāmes veidnei un vadlīnijām, kas ir pieejama mājas lapās. Tālāk jau vairāki tādi niansēti nosacījumi attiecībā uz tehniskās dokumentācijas izstrādi. Tātad, kad tehniskā dokumentācija ir izstrādāta, kontroltāme sagatavota, visi atzinumi saņemti, trešais solis ir pieteikuma iesniegšana Altum. Altuma mājaslapā ir redzams ekrānā redzamais kalkulators, kurā jūs noteikti ievadot datus aprēķināsiet to potenciālo kapitāla atlaidi, ko, balstoties uz jūsu pieejamiem datiem un tām jūs varat saņemt. Jūs iesniedziet kapitāla atlaides rezervācijas pieteikumu Mans Altuma platformā. Ja ir noslēgts un ja jūs plānojat, ja jums ir noslēgts apvienotais projektēšanas un būvniecības līgums vai līgums ar ESCO, pie šī pieteikuma jums noteikti ir jāpievieno jau informācija par veikto piegādātāju atlasi. Tad, kad šo dokumentāciju jūs esat iesnieguši, jūs saņemsiet no Altuma sākotnējo atzinumu, kas pateiks to, ka jums ir rezervēta šī kapitāla atlaide un jums ir jāveic jau nākamie soļi. Sākotnējo atzinumu Altuma izsniedz 3 mēnešu laikā pēc pieteikuma saņemšanas, un šis sākotnējais atzinums ir derīgs 9 mēnešus no brīža, kad tas ir izsniegts. Tātad 9 mēnešos no sākotnējā atzinuma izsniegšanas brīža jums jānoslēdz līgums par projekta īstenošanu un projekta uzsākšanu. Tas nozīmē, ka 9 mēnešos jums ir jāatrod piegādātāji, jums ir jāatrod finansētājs un jāpieņem lēmums mājā par to, kad jūs to projektu realizēt, balstoties uz būvnieka iesniegto tāmi un finansētāja piedāvātajiem finansēšanas noteikumiem. Tad, kad jūs sākotnējo atzinumu saņēmuši, tad jums pirmais darbs, ko es arī teicu, ir šī pakalpojuma sniedzēja atlase. Jums ir jāatrod, kurš jums būvēs, kurš jums vadīs projektu, kurš jums būvuzraudzību veiks. Var sakot, jums ir jāatrod šie pakalpojuma sniedzēji. Kādu procedūru izvēlēties? Ja jūs esat biedrība vai pārstāvot privāto apsaimniekotāju, tad šo piegādātāju atlasi tiek veikta tirgus izpētes veidā. Ja pilnvarotā persona un ir pašvaldību kapitāla sabiedrība, tad šī pakalpojuma sniedzēju atlase notiek saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem 104.
Kā tad notiek tirgus izpēte? Tirgus izpēte ir ļoti salīdzinoši vienkāršs process. Tātad jūs saprotat, ko jūs vēlaties atrast, un jūs pēc jūsu ieskatiem un kompetences un pieredzes apliecinošo faktu, vai jūs izsūtat uzaicinājumu piedalīties šajā te iepirkumā pa e-pastu šiem te iespējamiem pakalpojumu sniedzējiem. Saņemot šos te piedāvājumus, jūs viņus izvērtējat, pārliecināties, ka tur nepastāv nekādi riski, ka šis piegādātājs ar pietiekamu pieredzi un cena atbilst jūsu vajadzībām un prasībām, un jūs pieņemat lēmumu. Vēlreiz tāds svarīgi, kā tad pēc šiem te 104. noteikumiem ir jāveic piegādātāja atlase. Ja piegādas un pakalpojumu cena ir mazāka par 70 000 un būvdarbi ir mazāki par 170 000, tad arī šiem te publiskā iepirkuma likuma subjektiem, jeb pašvaldības apsaimniekotēm, ir jāveic tikai un vienīgi tirgus izpēte. Ja pakalpojuma cena, summa ir lielāka par 70 000 un būvdarbi ir lielāka par 170 000, tad šeit ir jāveic šī piegādātāja atlase atbilstoši 104. ministra kabineta noteikumiem. Un kā tad viņa notiek? Tātad, principā, jūs definējat iepirkuma priekšmeta aprakstu, publicējiet paziņojumu iepirkuma uzraudzības birojā, izvērtējiet, saņemat šos piedāvājumus, izvērtējiet viņus, veiciet, ja nepieciešams, sarunas un pieņemat lēmumu par to, kuru no piegādātājiem jūs izvēlaties savu projektu realizāciju. Tālāk šo paziņojumu publicējot iepirkuma uzraudzības birojā. Kādi ir biežāk uzdotie jautājumi mūsu skaidrojumi attiecībā uz piegādātāju atlasi? Tātad Altuma iesniedzamā piegādātāja atlases norises dokumentācija ir uzskaitīta Altuma mājaslapā publicētajos ieteikumos. Tātad viss atkal pie zem 4. solīša šajā soļa kartē visa dokumentācija ir atrodama. Ja tehniskā dokumentācija jau ir iepriekš izstrādāta, tad cenu tirgus izpēte nav jāveic, un tas var kalpot kā objektīvs pamatojums, kāpēc tā netiek veikta. Vienlaikus jāvienojās ar, jums ir jānodrošina, ka tā cena atbilst tirgus cenām. Ja pilnvarotā persona nodrošinās arī projekta vadības pakalpojumus, tad tirgus izpēte par šo pakalpojumu arī nav jāveic. Tad, kad jūs esat atraduši šo te būvnieku, pakalpojumu sniedzēju, projekta vadītāju, jūs šo dokumentāciju esat iesnieguši pie mums, mēs veicam šo te izvērtējumu par pakalpojumu sniedzējiem. Un atkal visa dokumentācija ir jāiesniedz Mans Altuma platformā, pievienojot visu nepieciešamo dokumentāciju. Ko mēs izvērtējam? Mēs izvērtējam, vai piegādātāja atlasē nav konstatējums interešu konflikta, krāpšanas un korupcijas risku pazīmes. Ja nepieciešams, mēs paprasīsim precizējumus. Ja viss ir kārtībā, tad mēs nosūtam pilnvarotajai personai Mans Altumā saziņā vēstuli par to, ka piegādātāja atlases izvērtējums ir pozitīvs. Ja kaut kas tomēr nebūs tā, tad iespējams arī negatīvs. Ko mēs vērtējam? Mēs vērtējam, vai pilnvarotā persona nav saistīta ar izvēlēto pretendentu, vai ir parakstījuši apliecinājumus par interešu konflikta neesamību, vai piedāvātā cena atbilst tirgus cenai, un tirgus izpētē ir saņemti un salīdzināti vismaz 2 neatkarīgi piedāvājumi. Te, manuprāt, neliela atkāpīte, viens no jautājumiem bija tas, cik tad reāli piedāvājumus ir jāsaņem veicot tirgus izpēti. Šeit ir arī atbilde vismaz 2 neatkarīgi piedāvājumi. Tātad neatkarīgi nozīmē, lai šie 2 uzņēmumi nav savstarpēji saistīti. Ja? Un trešais punkts tieši ir par to, vai mēs pārbaudām, vai aptaujātie piedāvājumi iesniegušie uzņēmumi faktiski darbojās iepirkuma priekšmetu jomā, vai viņi vispār dara to, ko jūs esat meklējuši, un vai viņi nav savstarpēji saistīti. Un 4. lieta, ko mēs pārliecinamies un vērtējam, vai netiek pieļauta kāda īpaša labvēlība uz konkrēto pakalpojumu vai būvdarbu veicēju.
Tad, kad mēs esam iedevuši savu šo atzinumu par to, ka piegādātāja atlase tiek akceptēta, nākamais solis jau ir vērsties kredītiestādē meklēt, kura banka tad izsniegs šo aizdevumu projekta realizācijai. Jo, kā es iepriekš arī teicu, tad sākotnēji ir jāpaņem kredīts par visām projekta izmaksām, gan attiecināmām, gan neattiecināmām izmaksām. Un tikai pēc projekta realizācijas tiks saņemta šī kapitāla atlaide, kura tiks novirzīta kredīta daļējai dzēšanai. Tātad jums ir jāsniedz aizdevuma pieteikums kādā no uzskaitītajām kredītiestādēm, ar kurām tad Altum ir noslēgts šis sadarbības līgums. Tā ir SEB banka, Swedbanka vai Citadela banka. Ja gadījumā jūs saņemat šo atteikumu, tad pastāstīšu vēlāk, kas ir jādara. Bet ar šo kredīta iestādi jums ir jārunā ne tikai par aizdevumu attiecināmo izmaksu finansēšanu, bet noteikti arī par neattiecināmo izmaksu finansēšanai. Ja kredīta iestāde aizdevumu izsniedz un piešķir šo aizdevumu, tad ar kredīta iestādes starpniecību jūs pieteiksieties arī Altum DME garantijai. Altum garantija, kā nodrošinājums kredīta un bankas finansējumam, ir pieejama tikai projekta attiecināmo izmaksu aizdevumam. Tātad, kad ir bankas lēmums un piedāvājums attiecībā uz aizdevumu nosacījumiem, tad, kad ir zināms būvnieka tāme, citu pakalpojumu sniedzēju pakalpojumu izmaksas, tiek sasaukta šī otrā dzīvokļa īpašnieku kopsapulce vai tiek veikta aptauja, un ir kopsapulce lemj par to un veic savu balsojumu par izmaksām, aizdevumu piegādātājiem un pilnvarojumu dokumentu parakstīšanai. Tātad šis ir gala lēmums, un principā nākamais jau būs bez 5 minūtēm jau projekta uzsākšana. Tad, kad dzīvokļa īpašnieki ir nobalsojuši, tad, protams, šo balsojumu tālāk iesniegs Altumā. Bet vēl viena būtiska lieta, ko es vēlējos šeit pieminēt, ir tas, ka dzīvokļa īpašnieku balsojumam noteikti var izmantot būvniecības informācijas sistēmu kopsapulces organizēšanā un lēmumu pieņemšanā. Šeit arī šajā slaidā jūs redziet gan lēmumu paraugu, kas pieejama Altuma mājaslapā, gan arī pamācības un informācija par to, kā rīkoties un kā pareizi organizēt šo kopsapulci. Tātad, kad jums ir mājas balsojums, tad jūs kopā ar banku vai nu iesniedzat Altum garantijas pieteikumu. Ja jūs esat saņēmuši atteikumu no bankas, tad šajā brīdī jūs iesniedzat Altumā arī pieteikumu aizdevuma izskatīšanai. Ja banka ir piešķīrusi jums aizdevumu, tad ar kredītiestādes starpniecību jūs iesniedzat kredītiestādei veidlapu DME apliecinājums garantijai. Tātad šīs būs papildus izmaksas, kas radīsies mājai, lai saņemtu šo bankas aizdevumu. Būtiski ir pateikt to, ka pirmos 5 gadus garantijas prēmija un garantijas izmaksa ir 0% gadā. Garantijas termiņš būs līdz 20 gadiem. No 6. gada garantijas prēmija ir 0,65% gadā no garantijas saistību atlikuma. Un garantijas apmērs ir līdz 80% no aizdevuma summas, neatmaksātās pamatsummas. Ja jūs piesakaties arī Altum aizdevumam, jo jūs esat saņēmuši bankas atteikumu, tad šeit jūs redziet arī uzskaitīt virkni dokumentāciju, kas ir jāiesniedz, kādas veidlapas ir jāiesniedz, piesakoties šam Altum aizdevumam. Vienlaicīgi iesniedzot šo garantijas pieteikumu, jeb Altuma aizdevumu pieteikumu, jūs, protams, piesakaties arī kapitāla atlaides saņemšanai, piešķiršanai, pareizāk sakot. Ja? Un vienlaikus jūs arī piesakieties tehniskās dokumentācijas atbalsta saņemšanai.
Par Altuma aizdevumu nedaudz detalizētāk Altuma aizdevumu nosacījumu projekta attiecināmo izmaksu finansēšanai ir redzami ekrānā. Gadījumā, ja jūs pieteiksieties Altuma aizdevumam, tad jums noteikti arī ir jāpadomā, kas finansēs neattiecināmās izmaksas. Altuma kā aizdevēja gadījumā neattiecināmās izmaksas finansēšanai noteikti var izmantot līdzekļus no daudzdzīvokļu māju remonta fonda aizdevuma programmas. Līdz ar to vienlīdz ar aizdevuma pieteikuma iesniegšanu Altumā jums ir nepieciešams aizpildīt arī otru pieteikumu daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmai. Tā, šeit vēl būtiska piezīme, ka tieši šajā brīdī mēs kā Altum pārbaudīsim īpašnieku maksājumu saulaicīgumu pēdējo 12 mēnešu laikā. Līdz ar to tieši šajā brīdī būtu svarīgi, ka šis kavētais maksājuma īpatsvars nav lielāks par 10%. Ja viņš būs lielāks par 10%, diemžēl kapitāla atlaidi un projekta realizācija kapitāla atlaidi nevarēs saņemt, un projekta realizācija būs jāatliek līdz brīdim, līdz tiek sakārtota šī maksāšanas disciplīna. Bet šeit ir tāds vēl viens svarīgs moments, kad atceraties, kad ir ierobežojums laikā, tad 9 mēnešos jums ir jānonāk līdz šim te jau solītim, un ja jums ir iztērēts jau viss laiks iepriekšējo lēmumu pieņemšanā, diemžēl tā sakārtošana nozīmēs, ka jums būs jāsāk no paša sākuma visi pieteikumi. Jā, šeit neliela atkāpīte par daudzdzīvokļu māju remonta aizdevumu programmu, kur jūs redzat, ka viena veicamie pasākumi, finansējuma pasākumi ir tieši daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes šo neattiecināmo izmaksu finansēšana. Un šeit arī detalizētāka remonta aizdevuma nosacījuma. 9. solis – Altuma lēmumi. Tātad Altuma pieņem vairākus lēmumus pēc tam, kad ir saņēmis vai nu garantijas pieteikumu, vai aizdevuma pieteikumu, tad kapitāla atlaides pieteikumu. Tātad mēs pirmais lēmums, ko pieņemam, ir par garantijas piešķiršanu, ja projekta attiecināmās izmaksas finansē kredītiestāde. Tālāk mēs piešķiram par Altuma atbalsta piešķiršanu aizdevumu, ja projekta attiecināmās izmaksas finansē Altuma. Ja Altuma arī finansētājs ir attiecināmām izmaksām, tad mēs arī lemjam par daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmas aizdevumu piešķiršanu neattiecināmo izmaksu finansēšanai. Un mēs lemjam un pieņemam lēmumu par kapitāla atlaides piemērošanu pēc projekta īstenošanas pabeigšanu. Tātad šis ir lēmums, ja projekts tiek īstenots konkrētā laikā un termiņā, tad pēc projekta realizācijas pabeigšanas un mērķu sasniegšanas var saņemt šo kapitāla atlaidi 30%, 49% apmērā no attiecināmām izmaksām. Un šajā brīdī mēs arī lemjam par granta piešķiršanu tehniskās dokumentācijas izstrādei. Grantu sadaļu tehniskās dokumentācijas izstrādei varēs saņemt uzreiz pēc 10. soļa paveikšanas. Nebūs jāgaida projekta realizācija un primārās enerģijas ietaupījumu rādītāju sasniegšana. Grants tehniskās dokumentācijas saņemšanai viņu varēs saņemt uzreiz pēc līguma parakstīšanas. Un 10. solis – līgums par projekta īstenošanu. Tad, kad ir Altuma lēmumi, tad mēs slēdzam līgumus par projekta realizāciju ar jums. Jūs nosēdat līgumus ar pakalpojumu sniedzējiem, īstenojot projekts, un noteikti būtiski pieminēt, ka projekta īstenošanā lūdzu nodrošināt arī publicitātes prasības, ņemot vērā Altuma mājaslapā publicētos norādījumus attiecībā uz palīgu materiāliem. Tas no manis puses viss. Vēlu jums izdošanos, lai izdodas. Ja tomēr, kā es sākumā teicu, jūs vēl domājat, vai projektu sākt projektēt un dzīvokļu īpašniekiem lemt, tad noteikti ir vērts uzsākt projekta izstrādi, jo skaidrs ir tas, ka finansējums šobrīd programmā vēl ir pieejams, un pēc šīs programmas būs nākamā programma.